8. stacija. Sīmonis no Kirēnas palīdz Jēzum nest krustu. Marka evaņģēlijas 15. nodaļa, 21. pants. Viņa krustu tie lika nest kādam kirēnietim, Sīmonim, Aleksandra un Rufa tēvam, kas gāja garām, nākdams no lauka. Ja tev ir iespēja šajā brīdī veltīt laiku Dieva vārdu apcerei, tad apturi video un šo iespēju izmanto. Lūdzu svētā gara vadību un uzkavējies pie kāda dzirdētā evaņģēlija frāzes vai vārda un vēro, kā tā tevī atbalsojas. Vai arī tu vari iztēlēt šo notikumu piedzīvot kā dalībnieks vai dalībniece. Kirēnietim Sīmonim lika Jēzum palīdzēt un nest viņa krustu. Tā no malas varēja likties nepatīkama un pat bīstama pieredze. Tomēr vai Sīmonis no tās ieguva vai zaudēja? Mums dzīvē dod neskaitāmas līdzīgas iespējas. Reizēm tā mūs piespiež palīdzēt, bet daudz biežāk šādas situācijas vienkārši ir iespējas nedzīvot sev, jo tāda dzīve ir cietums, kurā esam ieslodzītie un apsardze vienlaicīgi. Katra šāda izmantota iespēja mūs atver, mūsu un kāda cita dzīvē ienes kaut ko skaistu. Es nezinu, vai Jēzum toreiz bija izvēle pieņemt vai nepieņemt šo palīdzību. Tomēr viņš to pieņēma. Kristus pieņem palīdzību sava krusta ceļā. Ne tikai tas, ka mēs pieņemam un mācamies nest savu krustu, bet arī tas, ka mēs ļaujam sev palīdzēt, ir mums dots kā piemērs. Vai klausoties evaņģēliju, vērojot zīgari Kaudera gleznu, vai dzirdot apcertu, pamanīji sevī kādu iekšēju dzīvību dodošu kustību? Ja jā, tad atgriezies pie tās un uzkavējies. Pastāsti par to Dievam un ļauj viņam runāt uz tevi. Ja vēlies, noslēdz sakot mūsu Tēvs lūgšanu.